Visiem, un laipni lūgt manā jaunajā videoklipā. Šodien, kā redzat, es esmu atkal platā pasaulē. Apkārt man nekā nav. Un šoreiz arī nekādas mājas man nav. Es esmu atkal kreatīvajā, un kā jums liekas, ko mēs šodien darīsim? Šodien mēs bišķiņu pabūvēsim. Kā jau gribētos bišķiņu arī kaut ko pabūvēt. Nevis tikai izdzīvot un visu krāt savus resursos. Un šodien es būvēšu divas mājas, bet iemesls, kāpēc viņas būvēšu, ir, lai parādītu jums, kā izstās visprastākā un viskrūtākā māja priekš manā viedoklī. Tāpēc lieki neterēsim laiku un sāksim ar visprastāko māju. Pateikšu dažus ieteikumus, kā būvēt prastas mājas. Vienmēr, kad jūs aiziet pie kaut kādiem blokiem, izvēlēties visprastāko bloku. Ziniet, tas viss krāsas bišķiņ modernāk izskatās. Es domāju, ka šis koks ir visprastākais. Ja mēs gribam kaut kādu akmeni paņemt, tad šis akmens, vai arī, pat šis ir sūdīgāks. Šis ir apaugšāk akmens, tad šitais ir sūdīgāks akmens. Un, kad mēs ejam pie instrumentiem, mēs paņemam visus sūdīgākos instrumentus. Un arī šeit mēs paņemam visprastākos, tādus visbomžēnākos instrumentus, kas tam iedzīvotājiem mājā nemaz nevarētu atļauties viņš. Tā kā tā, es domāju, mēs sāksim būvēt māju, un tas nozīmē, kad, šeit būvēsim, piemēram, vienalga īstenībā. Viņai arī jāizstās ir pēc bomžu mājas, tāpēc es gribētu uztaisīt. Ziniet, te nedzīvo nekāds bagātais cilvēks, lai tā tas izskatītos. Tāpēc māja nebūs galīgi liela. Protams, es netaisīšu arī kaut kādu vispār skromņīko māju, kur tur vispār vietas nav nevienam. Te varēs dzīvot maksimums 2 cilvēki. Un mēs liksim šādā izskatā apkārt blokus. Šitā pat izstās jau pat bišķiņ krūtāk, bet, es mēģinu uztaisīt vissliktāko izskatu. Mājai vissliktāko. Iztīsies viņa aptuveni šādi. Es vēlos, lai griesti būtu ļoti zemi, jo šādām mājām es vēlos, lai dizains viņai ir ļoti sūdīgs. Dizains vispār iekšpusē varētu. Viņa ir no sūdiem uztaisīta un arī iekšpusē nes cik jauki nav. Tas ir tas galvenais uzdevums šeit. Tas galvenais uzdevums, kas mums jāpanāk no šīs sūdu mājas. Jūs saprotiet, ja? Tā. Šis, principā, ir pirmais videoklips, kurā es filmēju un būvēju. Tāpēc šitais spiežat laikiem jums patīk šādi videoklipi. Un, jā, kas cits atliek, mēs tikai būvējam. Tā. Ziniet, ko? Te būs tāds ļoti vājš loziņš. Ziniet, lai viņi izsās pēc sūdu mājas. Tā nākamajā mājā es tieši pūlēšos, lai viņi izsās skaistāk. Bet, šitā māja, cik es vien spēju izdomāju, tik es tā arī viņi iztīsies. Jā, šī siena vispār būs no akmens. Saprotiet, baigi forši dzīvot tādā mājā, kur tev ir akmens sienas. Piemēram, tāda siena. Principā es varēju visas sienas sasīt no akmens, bet tas neizsās arī pēc mājas vairs. Vai kaut kādu rikoliņu iejaukt. Un tad jums, es domāju, ka būs no tiem pašiem blokiem. Kāpēc gan ne? Šie ir tādi vāji bloki, izskatās diezgan. Kāpēc gan ne? Jums varbūt jautājums ir, kāpēc netaisu no smiltīm? Jo tā nav māja. Es gribu mērīt pēc tā, ka tā ir māja vissūdīgākā. Es negribu mērīt pēc izgāstos, visgalīgākās. Tā ir vienkārši visprastākā māja. Tāpēc tā tas strādā. Grīda. Grīda mēs varētu, ziniet, es jums izrakšu grīdu, un tad mēs izdomāsim. Kā tā grīda būs. Tā. Te mēs būsim izrakuši. Es vienalga izsmukties tur roku tādus. Tā, apsīšos inventorijā, kādiem blokiem mēs varētu uztaisīt. Vai jūs ziniet, kāpēc ne no parasta akmens? No parasta tāda neizkapāta akmens. Tas neapstādas. Padomājiet, grīda būs augsta. Vēsa tāda, pa viņu būs slikti staigāt. Un nērti būs, un ja saprotiet, tas nav vērti, pasies, jau pēc sūdīgas mājas izskatās. Tālāk, runājot par stikliem, mēs paņemsim, kur tie stikli, šeit laikam, tādus, ziniet, ļoti prastus stiklus, tādus nesmukus priekš mājas izvēlētus.
Un brūnus stikls. Pārējie tādi diezgan skaisti izskatās relatīvi. Brūnus stikls, jā. Padomājiet, brūna siena, brūna stikli. Nu, ko jūs gaidījāt? Nu? Uzreiz vēl gaismu noēda. Pa dienu te tumšs relatīvi. Tālāk. Es domāju, ka mums vajadzētu sākt iekšpasēs. Pasties, cik nērti ir. Tas reāli staigāja. Reāli. Galva praktiski durās man tā, durvis. Durvis arī tāds prāts. Kas šīs pa durvīm? Kopera durvis? Ne, nav durvis, tās nav durvis, atvainojos. Šīs. Īstās pēc sūdīgām durvīm reāli. Skan kā metāla durvis, bet nu pasties kādas viņas nesmukas reāli. Lai arī kādas viņas ir, viņas nesmukas reāli. Tik šīs mājas. Tā. Labi, es domāju, esmu pie mantām. Tā. Apkure. Neesmu pa apkuri. Apkure te nebūs nekāda krūtā. Es uztaisīšu šeit tādu kā kamīnu. Un te būs nāks siltums un kurināsies māja, lai galīgi nevēdinās. Pēc papas varētu atvērt tas stikls vaļā, lai arī no turienes iet dūmi. Vēl labāk. Vēl labāk. Tā. Gulta. Ziniet, kaut kā man liekas, ka brūna gulta man patiks labāk. Blakus ugunskuram varat iedomāties divas gultas. Te tā kā guļ civi cilvēki. Tālāk par plīti. Plītis visur būs vienāda. Kādas vēl prasa manas? Nu, protams, ka lāde. Pat ne lāde. Kāpēc man lāde? Tā būs bareli, jā. Muca. Mucā viņa liks mantas. Varat iedomāties? Mucā viņa liks mantas. Tā. Loliksim te. Nē, principā mēs varētu otrādāk. Te. Un, kur man tas parauls? Reku, te. Tā, tālāk, protams, mēs crafting table arī neaizmirsīsim. Grāmatplauks, protams, arī varam ielikt. Kāpēc gan ne? Šādi. Un tā kā mums te tās vietas ne tik daudz, mēs varam šādi nolikt. Vispār, kas ir tā. Tad ar saprotiet, nekas skaists te nav, pilnīgi nekas skaists. Un, miskaste, komposteri, miskaste būs reāli mājās. Viņa nebūs tur ārā, bet viņa būs te tieši. Tā reāli lauku, tā ir fermas miskaste sūdu. Izlietne, es aizmirsu par izlietni. Tā, tas viņiem būs tā kā, ziniet, kur mazgāties, kur rokas slausīt un tā. Ziniet, es te pat varētu uztaisīt vēl. Nu labi, zini, bišķiņas tomēr viņas pažēlošu. Bišķiņas viņas pažēlošu. Nebūšu es tik ļauns, reāli. Uzliksim viņiem šādu te apakšu. Ziniet, lai vismaz būtu kaut kas viņiem, bet, nu, tāpat tas neko nemaina viņiem, padomājiet. Nu, it kā tā. Pagad te vēl gleznu var ielikt. Vēl gleznu var nolikt te, principā. Runāju par otru māju. Es otru māju, principā, nebūvēšu lielākus, viņu būvēšu līdzīgi izmēra, bet viņi vienkārši iztīsies krutāk daudz, vismaz es centīšos krutāk un daudz skaistāk. Tā, nu es te nezinu, blēs, kur tad tagad to gleznu atrast. Tā, nu pie auga viņi toču nebūs. Rekur gleznu. Painting. Nē. Pat kā viņi nojaukt? Sapratu, skaidrs. Tā, nē. Tā, nu tu laikam vispār negrib man savādāk gleznu. Tā, nē. Tāda nesmuka glezna. Principā nesmuka glezna viss ir. Apgaismojuma nebūs, jo apgaismums ir ugunskurs un viss. Tāda ir visprastākā māja. Ķeramies pie višķiņ krūtākas mājas, vispār viss krūtākās mājas, ko es varu iedomāties. Es aiziesim pie blokiem, es paņemšu... Jā, viņam tāds skaists bloks. Tumšais, nē. Varbūt šito. Man liekas, ka šis būs labs bloks. Tālāk aiziesim uz šeieri. Es gribētu paņemt baltos blokus. Jā, baltos. Šos. Un, ne, šos blokus. Šeit tādi skaisti bloki man ir. Tālāk pie... Iešu uzreiz pie stikla. Stikls man bija te. Es domāju, ka melns
Vai es ieliku te nejauši. Tā, melns stikls būs daudz labāks. Kad mēs runājam par krāsām, lai būtu sajaukums, un par mantām domāšu pēc tam. Tā, labi, diena nakts man neko nemaina, tas labi. Vienkārši salīdzēsim tā, nebūvēšu to māju. Protams, jums viņiem būs augstāks, lai varētu saukt tās, ka tā ir labāka māja. Tā. Bet tā, principā, līdzīgi vienmēr. Tā, labi. Šādi. Tā, ziniet. Mēs būsim pēc šāda stila. Šādi. Un šādi. Nē. Šādu lietu es nepieļaušu. Šādu lietu es nepieļaušu. Milzīgi stikli. Tā, lai viss izskatās. Cilvēcīgi tā durvis man vēl nevajag. Tā, būs 2 durvis, nebūs 1 durvis. 2 durvis būs. Tā, jā. Šādi mēs to liksim. 2 bloki te. Un augšā atkal. Endermans lido pa gaisu. Te man jāliek. Un, principā, uz to pus tagad ejam. Enderman nemaisīs man pa kājām. Tinies. Tinies vienkārši. Vācies no manis projām. Tinies tā. Ziniet, te tāds skaistāks dizainiņš būs. Tā iedomājos. Un atkal augšā bloki. Te. Stāps uz augšu. Un 2 bloki te. Tā, tālāk turpinam aizmuguri. Kaut gan nē, mēs principā būvējam to pašu vēlreiz no šī gala, lai mēs nesajauktos. Tālāk, principā, uzreiz te var izdarīt. Nē, te nemaisies pa kājām, šeit mēs liksim. Un te augšā. Pareizi. Labi, tas mums ir izdarīts, tagad aizmugure. Aizmugures gribētu tādu stilistisku izdarīt. Tāpēc es domāju, ka es sākšu ar šo. Tad ar šo. Nē, tas būs bišķiņš pa stulbu un neloģisku, labāk šādi. Tā. 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 Un šitā. Kaut kas neiet. Kaut kas vienkārši neiet. Un pa 2 blokiem, lai sanāk. Tā, tālāk šeit. Tā, nē, iet, viss ir, kā saka, štokos pilnīgi, ko jūs. Tālāk, es domāju, varbūt šādi. Tālāk šādi. Vispār čūģēsta. Tālāk, es domāju, vēlreiz šādi. Te bloki. Un šādi. Vispār stils forši. Man patīk. Vienkārši ideāli izskatās. Tā. Jūs ziniet, es uztaisīšu laikam vēl vienu. Tā. Tikai taisīsim visu pēc tiem principiem. Kādus iesākām no sākuma. Tā. Nē, te jātais laikam vēlreiz ir šitais. Nu jā, jātais ir vēlreiz. Pa vidu. Šādi. 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 Nē. Nē. Ot šādi. Jā. Ejam tālāk. Viņam vajag šitā lēni, bet es mēģinu pēc iespējas ātrāk visu izdarīt. Tā, labi. Turpināsim ar griestiem. Tā. Griestus es gribētu uztaisīt no šī materiāla. Jā, tieši tā. Es domāju, taisam parastus griestus. Lieki nemuļķosimies ar to. Ar laiku un tā. Bet
Paskatīties ar to laiku. Principā, man māja, paskatīties, man mājas, jā. Relatīvi krūtāka māja nekā tā, kas mums tur ir. Es pat gribēšu salīdzināt. Tā, labi. Tagad mēs nodarbosimies ar iekšieni. Nu, ko, Ragana, nu, ko smejies, ko? Patīk man māja? Tu te nedzīvos. Ai, ja tu man patiks, tad tu dzīvos. Tā kā uzvedies labi un negalinos iedzīvotājus. Tā. Es gribētu Tas neiet ātrāk. Tas neiet nescik ātrāk. Tu man stāv priekšā. Tu te nedzīvos tūlīt. Vairs. Tu te vairs nedzīvos tūlīt. Dēļ tevis es salauzu šo akmeni. Tu stūbā Ragana, nu. Tu smējās, bļēm. Ragana, tu labāk izpatīts man, tad es tev nenobeigšu tūlīt. Tev tūlīt nenobeigšu. Un es ar dimanu zombēdu tev piebeigšu. Nevis ar rokām, tu nedzers man savu kudelītes. Tu nedzers savu... Kad ir te mobi atnāc man? Ko tu viņus atvedi man šajien? Tā kā ne, nu... Tu atļaujies no sevis. Nu, zirga. Nu, zirdziņ, nu... Jūs man visi esat apnikuši. Jūs man visi esat apnikuši, piedodiet. Man nāksies to izdarīt. Prom no manas mājas. Tu... Nē, zirgs nestīšu nost. Prom, tu te nedzīvos. Tu man atvedi šurp šos sūdus. Ļevic, kāpēc jūs ir tik daudz? Tā. Liekties mierā vienreiz. Savāku to sūdu mantu, lai viņi netraucē man. Taču lasaties prom. Tā. Grēdavis, principā, domāju, būs no šiem blokiem. Tie tādi skaisti bloki, viņi principā nav augsti, kā es to gribētu domāt, tajā mājā no tiem blokiem. Un viņi arī ir komfortabli. Es uzlikšu šo paklāju pēc tam, bet tas ir pēc tam tikai. Tā kā nebūs visur jāsteigā ar šo te virsmu. Tā. Aha, tu domā, ka tev palīdzēs tā kaska? Ne, nihujaņi palīdzēs. Nepalīdzēs. Tā. Labi. Labi. Es sāksim pie interjera. Nē, vismaz stikls, kā es gribēju. Jā, stikls man jau ir. Vo. Melnā krāsa te netrūk. Kaut kas tumšāks, kaut kas tāds. Kā zināt, nu. Ar pipariņu pielicis. Tā. Labi. Tā, gulta. Sāksim ar gultu. Tātad gulta mums būs... Es domāju, ka stiliņā melna gulta. Viņa būs pašā priekšā. Ko gan varbūt man taisīt stilistisku māju. Es pat nezinu. Šeit, es domāju, varētu kaut ko izdomāt ar sienām. Tā, skatieties. Un mācīties. Šeit mums būs prom no šejienes, nu. Prom es to saku. Tas beigas. Es gribētu sadalīt to māju kaut kā. Viņa tāda, nu, ziniet. Kā neiet. Tā, nē, ko es te nojaucu, man tomēr to vajag. Nu zini, lai nos, nu, bļēns, tu traucē man tikai. Tā, nu, ziniet, vajag vienkārši kaut ko tādu. Prom, es to saku, kur tie movi rodas? Un tieši šeit, tieši esmu mājas, viņam tur jāstaigāja. Čort vai sminu. Tā, es to pēc tam apstrādāšu te visu iekšpusē, bet... Kaut kur te varētu man būt tolete. Kaut gan tolete, kāda tolete? Es varētu uzsasīt virtuvi te. Kāda Minecraftā reāli šajā tolete vajadzīga? Es pat nezinu. Tas ir tur, kur viņa reāli eksistē. Tolete te nebūs. Tā. Paņemsim visus instrumentus priekš darbam. Es nezinu, ko viņi visi tur dara. Bet, nu, darbam viņi ir domāti un... Tā, nē, šito es neņemšu. Vai jūs vēl tāds bišķiņ sadzīviskākus instrumentus. Šito arī var paņemt. Tā, labi. Tad šeit tātad ir šis te, tas tur.
Tie visi bloki dara, what the fuck? Kas te nav skaistumam vairāk domāt? Es nezinu. Tā. Augšā es uzlikšu grāmatas. Ziniet tā, lai vienkārši varētu paņemt pat vairāk vēl uzlikt. Tas ir tāds grāmatu plaukts man te būs. Tā nē. Bet es nelikšu, lai stikls nebūtu. Tāds. Un uzlikšu tādu stilistisku galdiņu. Tā, man vajadzēs šitos. Man ir šitādi bloki, jā. Man vajag plīti. Ko gan šitas ir? Nē, es to neņemšu. Man vajag to te plīti nažimnāju. Re, kur ir? Šādi es vēl paspēšu paņemt. Tā, galds mums atradīsies tieši te. Mums būs tāds galdiņš, kā redzat, te var paēst. Te var visu izdarīt. Kaut gan varbūt viņu lielāku uztaisīt. Kā izcīcies vispār. Es domāju, kā labi izskatās. Nevajag neko tādu lielu un tā. Labi. Tādus stilistiskus krēsliņus paņemsim mēs. No šejienes. Jā, principā tādus pašus. Es varētu paņemt. Tā. Lai cilvēki varētu pie galda sēdēt, pļāpāt, kaut ko darīt. Vo! Īstā runa. Te es nevaru tālāk. Lai te vismaz var spišķiņu pastaigāt. Tā. Es varētu šai stūrī ielikt. Nezinu. Varbūt kaut kādus... Es domāju, bruņu varētu ielikt. Ziniet, tā, lai būtu arī, kur tās mantas nolikt. Pagaidām es viņu neapturēšu, tas nav baigi vajadzīgs un tā. Tā. Runājot tālāk, es gribētu uzlikt tepiķi. Tas būtu tā kā ļoti vajadzīgi. Es nezinu, kur tepiķis ir. Tepiķis. Viņš te nav. Re, kur ir tepiķis. Tā, es gribētu uzlikt melnu uz fona. Un es domāju, ka viņu varētu sākt no šejienes. Es domāju, ka jā. Jo te mums ietu tas tepiķis un viņu varētu ielikt te iekšā. Vo, īstais. Tas ir tas, par ko es runāju. Te vienkārši grīda, te īsti nevajag to visu. Runāju tālāk par durvīm, es gribētu ielikt tās durvis beidzot. Manuprāt, labas durvis, nē, vismaz durvis es likšu te. Un labas durvis priekšu ārpuses varētu būt, šīs, es domāju, ka viss labākais izskatās pārējās, tādas bišķiņi pārāk detalizētas, manuprāt. Laba ieeja priekš istabas, kā jūs labi redzat, un priekš āra arī. Parastas ieejas durvis, jā. Runājot tālāk par apgaismojumu, es gribētu uztaisīt tādu stilistisku apgaismojumu, kur man vajadzēs redstone bloku. Redstone bloks, tā. Re, kur ir redstone un gaismas bluķi. Re, kur ir. O, tieši šito. Tikai... Es domāju, ka gaisma degs vienmēr. Nevajag man to lieki čakarēties, es domāju, ka tā būtu vislabāk. Es noliktu, es noņemšu to te bloku, man viņu tur nevajag. Ot šitā es tās labāk. Jā. Tā. Un ot šitā. Tagad es iziešu ārā un nolikšu tur redstone blokus. Tikai neuztraucaties, tas tā nedarbosies, es uztaisīšu vēl grieztiem papildus lieteņu, lai šie bloki tur nerēgotos. Ar to jūs varat neuztraukties. Tā.
Tagad te gaisma spīd un te vienmēr būs gaišs. Runājot, es gribētu izgraznot šī bišķiņ te vēl lietiņu, ko dažu piejauktu. Tas būs... Nolikšu, ziniet, te rādio ielikšu. Kā man liekas, ka rādio te varētu paklausīties, un tas būtu kā basi. Te principā te labāk izskatās. Lāk tā. Kurš viņi neskan? Viņi ko neskan augšā? Jā, what the fuck? Šis vairs neskan. Dīvaini. Viņi neskan. Jā, tas skaņa. Skaņa vairs nenāk ārā, bet labi, es domāju, ka lai paliek tur. Taču skan šitā. Labi, neiešu tam rādio čakarēties, tas ir ļoti maz svarīgi. Es domāju, ka tas varētu būt viss. Ko gan vēl var pielikt gleznu. Zinu, tādu stilistisku gleznu. Es paņēmu. Un... Oh my god. Tā tik ir glezna. Tā tik ir glezna. Tā nav tā pati glezna. Nē, tā nav tā pati glezna. Puses kāds stilistisks gleznas. Labi. Pabeigšu to jumtu, un tad, principā, varam salīdzināt. Beidzot. Nu. Tā. Ko mēs varētu izdarīt ar jumtu? Principā, man plānu ir maz, ko tur varētu nosekt tos redstone blokus, bet es domāju, ka mēs vienkārši varētu šos blokus un uztaisīt tādu kā, es nezinu, kā to mēs varētu nosaukt, izvirzījumu uz āru. Es nezinu, tas ir tikai tāds mans vietējais stiliņš, kā es to vēlējos izdarīt šajā brīdī. Varbūt, kad es vēlāk pārdomātu un uztaisītu savādāk, ziniet, domāt nav ilgi laiks. Es izdomāju tādu nelielu stilīgu, bet tas varbūt beigās pēc kāda ilgāka laika neiztīsies vairs tik pieņemam priekš manis. Kā es to varēju uztaisīt? Kā es varu iedomāties? Ziniet, izdies pēc kaut kāda kroģa pišķiņa. Bet man iedāk pastāst no šīs āklas. Tā jau netik slikti izskatās. Tad es izsmāju. Nu labi. Es domāju, ka es esmu pabeidzis. Tagad mēs varam novērtēt, kā es pēc izskata. Protams, vienmēr var labāk, vienmēr var stilīgāk, bet es neesmu tas milzīgākais celtnieks. Es esmu agrāk bija diezgan liels celtnieks, bet nu, tāds viss darbojas. Labi, tad neliela ekskursija pa manu māju, bišķiņ atbrīvošu inventāru, lai man būtu ērti visu, lai man nebūtu jāliek tur tie bloki, nejauši virsū. Tad, principā, apskatāmies ātri mājas. Tad visprastākā māja. Kas šai visprastākajai mājai? Nu, kā redzat, bloku izvēle ir diezgan novaināta. Redzams, ka viņi nopirkt no vājiem resursiem. Redzat, durvis arī vājas, skan pēc sūda. Grīda ir augsta, nērta un nekāda. Gultas ir brūnas, stikli brūni, ventilācija un siltums ir ļoti padomlaicīgs, var teikt, novecojis priekš mūsdienām. Ir ļoti slikts gaiss, jo tas gaiss jau tāpat neiet un nāk iekšā, tik un tā ir ļoti netīrs un nekāds. Tīrība ir vāja, un darīt šai mājā ir ļoti, ļoti maza izvēle. Kā redzat, interjers ir ļoti zems, mīskaste, pastieties, viņiem mīskaste ir. Tā ir viņu saucamā lāde, kur visu nolikts, kā pēc saucamies, duša, izlietne, tikai viena. Nu labi, šitais jau būtu visiem pieejams. Krāsns, crafting tables un grāmatas, un nērtas gultas ar vienu gleznu. Tā kā tas ir ļoti, ļoti vāji, es nevienu neieteiktu dzīvot šādā mājā, jo tas ir visprastākais līmenis, kādu viens varēja
iedomāties šajā brīdī. Un tas viņiem pat skursts, viņiem pat nav skursts, viņiem ir saurums griestos. Un tad viskaistākā māja, es представляю šo māju, un, kā redzat, te jau uzreiz cita sajūta. Ir redzams, ka te ir daudz vairāk apstrādāts viss, daudz vairāk te ir pieliktas pūles, un tad neliels ieskats, esam durvis. Mums ir izgaismojums, mums nav ne tikai siltuma padevi, ļoti slikta gaisa un siltuma šitais padevi, bet arī ļoti skaisti. Ventilācija te ir padomāta tāpat vien bez tā visa jau. Nav pašiem te nekas jātaisa, lielas gleznas, tāda skaista virtuve, saucamā virtuve ar grāmatām. Nu jā, tas dīvaini, ka virtuvē grāmatas atrodas, bet nu citas vietas te īsti nebija. Kā redzat, es te negribēju kaut kā likt šai vietā, kaut kā nelikās tik pienākoši. Tāds skaists dīvāns. Noliktuve var teikt, ka te rēbis tur var nolikt, bet tur vai no armoru vai es nezinu ko vēl. Tepiķis un guļamistaba ar radio. Jā, gamu sanāca. Un guļamistaba. Krāsas ir padomātas, resursi ir, kā redzams, bagātāki, un kopējais veidojums ir brīnišķīgāks. Nu ko, forma arī ir tāda diezgan īpatnēja, salīdzinājumā ar šo māju kasti saucamo zemo, un viss kopumā ir diezgan pieņemams. Tātad, ko es varu pateikt? Nekad nenolaidieties. Ne jau tikai Minecraftā, bet arī reālajā dzīvē nekad nenolaidieties līdz tādam līmenim, kad ir jādzīvot šitādā mājā, bet var dzīvot šādā mājā un vēl pat labākā. Tas ir svarīgs dzīves lēmums, ko jūs paši pieņemat un realizējat. Tā kā, teiksim tā, izstāstīs jums, es esmu informatīvais videoklips par krūtību un bomžainumu ir jums iedots, un es domāju, spiežiet like, abonējiet kanālu, un es domāju, tiekamies nākamajā videoklipā.